ko tad mums ir sarūpējusi Beata Sprūdka-Zlovska. Un Beata Sprūdka-Zlovska, tie, kas nezina, ir certificēta dziedniece, ekstrasence un psihoterapeite. Visādā ziņā ļoti, ļoti sirsnīgs cilvēks, lai gan varbūt kādam pirmajā mirklī liekas, ka viņa ir ļoti nopietna, bet viņa ir ļoti sirsnīga, ļoti dāsna. Un to mēs arī redzam pēc tā, kā viņa savās nodarbībās, to, ko viņa mums dod, gan informācijas ziņā, gan arī visas šīs te receptes, ko viņa pati izmanto savā dziedniecības, teiksim, praksē, un ko viņa jau ir tā kā gan uz sevi pārbaudījusi, gan arī saviem cilvēkiem, ko viņa dziedina, viņa ir jau devusi, un to visu viņa dalās ar mums, un plus vēl tas, kā viņa mums katru nedēļu uzlādē ūdeni, lai mēs varam būt veseli, jo mēs zinām, ka 75–80% mēs sastāvam no ūdens, un ļoti liela nozīme tam ir, kādu ūdeni mēs dzeram, jo, teiksim, protams, ne tikai no ūdens, arī no daudz kā cita ir atkarīgs tas, kāds ir mūsu noskaņojums, kādas ir mūsu emocijas, kā mēs jūtamies, ja, jo, ja mūsos ir ļoti daudz negatīvas emocijas, tad ūdens ar šo informāciju, varētu teikt, pārnēsā, teiksim, pārvada, un tātad mūsos ir ļoti, ļoti daudz šīs te negatīvās emocijas, ja, un līdz ar to mūsu veselība no tā ļoti cieš. Bet Beata, protams, turpinās mums stiprināt mūsu veselību, ja, un tas, ko Beata piedāvā septembrī, ir 3 nodarbības, un pirmā nodarbība ir 16. septembrī, Beata septembra sākumā nav, jo viņa dodās nelielā atvaļinājumā, nelielā ceļojumā, un 16. septembrī ir pirmā nodarbība, kur viņa stāstīs par kolītu. Ja jūs zinat, tad kolīts ir viena no smagākajām slimībām, kas līdz galam tā arī nav izpētīta, un šobrīd ar to slimo 60% cilvēki. Teiksim, slimība ir raksturīga taisnās un tievās zarnās, kas ar laiku veido ļoti tādu čūlas. Principā tās ir zarnu trakta problēmas, ir zarnu trakta slimības, un, protams, mēs arī zinām to, ka šobrīd ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē viena no lielākajām, teiksim, veselības problēmām cilvēkiem ir tieši saistībā ar resno zarnu, ar zarnu trakta audzēju, ja, un tas viss, protams, ir tāpēc, ka mēs laicīgi nepievēršam uzmanību savai veselībai. Protams, šajās te nodarbībās, kā vienmēr, Beata stāstīs par savām metodēm, kā izveseļoties, un tās visas ir, varētu teikt, tā tautas metodas, jo Beata, teiksim, arī neaizraujās ar medikamentiem, ja, jeb mūsdienu medicīnu. Ja. Viņa aizraujās, teiksim, ar tautas metodēm, kuras viņa pati ir, kā jau es teicu, izbaudīja. Gan pati uz sevi izbaudījis, gan arī saviem pacientiem devusi. Lūk tā, tad nākošā nodarbība viņiem būs 23. septembrī, un šī nodarbība būs par dzirdi, tātad par dzirdu un tās uzlabošanu, ja, un būs arī vingrinājumi dzirdes uzlabošanai, un arī vairāk sīkāk informācija par to, kā tad mēs spējam šo dzirdi atjaunot, ka mēs varam viņu atjaunot, un izrādās, ka mēs viņu varam atjaunot, jo es domāju, ka mūsdienās mums visiem ir skaidrs, ka mūsu cilvēka organisms ir viens unikāls veidojums uz šīs pasaules, un varētu būt teikt pat sarežģītākais, ko vēl joprojām pēta, ja, jo mūsu organisms pats spēj atjaunoties, un ir dažādi pētījumi par to, dažādās jomās, ja. Un līdz ar to, teiksim, viss ir atkarīgs no tā, cik lielu uzmanību mēs paši savam organismam pievēršam un kā mēs viņam palīdzam atjaunoties. Ja? Un mēneša pēdējā nodarbība būs par osteoporozi. Jā. Un priekš manis bija liels pārsteigums, kad es lasīju to, kad Beata raksta, ka, ja jums ir vairāk kā 15 gadu, jums ir sākusies osteoporoze. Ko tas nozīmē? Es īsti nesapratu, man liekas, ka tā ir slimība, kas nāk ar gadiem, ja problēma, kas nāk ar gadiem, bet, tieši tāpēc iesaku jums būt šajā te
nodarbībā, un Beata arī stāstīs par metodēm, kas būtu jāzina, lai šī slimība neprogresētu, un būs arī dažādi vingrinājumi, un būs arī, droši vien, ka noderīga informācija saistībā ar fitoterapiju, tātad, ko mēs varam, kādus līdzekļus lietot, un droši vien, ka būs dažādas Beatas receptes par to, kā tad tikt galā ar šīs slimības cēloņiem, nevis cīnīties ar sekām, ja? Un principā mums jau ir zināms, ka cilvēka organisms sāka novecot jau no 25 gadu vecuma, ja? Un līdz ar to, varbūt arī šis apgalvojums par 15 gadiem un osteoporozi, varbūt viņš ir pamatots, bet, lai par to pārliecinātos, viennozīmīgi ir jābūt Beatas nodarbībās, jo arī priekš manis tas bija, ja es par veselību šo to zinu, arī priekš manis tas bija pārsteigums. Lūk tā. Tādas būs Beatas nodarbības septembrī. Savukārt Beata arī jums ir sagādājusi tādas nelielas divas dāvaniņas. Tā viena tāda bišķiņ tālāka, bet tā viena ir tepat un tagad. Tātad septembra mēnesī tie, kas iegādāsies abonementu uz Beatas nodarbībām, tātad abonements maksā 12,50 uz Beatas nodarbībām. Ja jūs pērkat katru nodarbību atsevišķi, tad jums tie ir 15 eiro. Tātad visi tie, kas iegādājas abonementu uz Beatas nodarbībām, jums būs pieejama bezmaksas konsultācija 20 minūtes ar Beati Skype'ā. Protams, tur individuāli vienosieties un tā tālāk. Tas vēl neiietvers mūsu jaunajā konsultāciju piedāvājumā. Tas ir kā bonus jums no Beatas šobrīd. Savukārt septembra, oktobra un novembra abonementiem Beata dāvinās savu jauno meditācijas disku. Bet tas ir tāds tālāks bonus, tā kā tur ir jānodrošinās vai jāapņemās ar lielu pacietību, bet gan jau mēs jums informēsim vairāk par to mazlietiņ vēlāk. Bet, ja jūs gribat tikt, uz konsultāciju pie Beatas Skype'ā, tad jums atliek tikai un vienkārši iegādāties septembra abonementu uz Beatas nodarbībām, bet šī dāvana, varētu teikt tā, viņi ir spēkā arī tiem, kas iegādājās abonementu uz visām mēnešu nodarbībām. Ja?